Studenta apmācības, jā. Kur ir detaļas, ultraskaņā, un tagad redz, kāds viņas ir tā aplikums, bišķiņu virs. Nolaidīsim lejā. Un tik paies, nezinu, mazliet pagaidīsim, uztals augšā. Un nezinu, kas sekundes jāpagaida. Cik rentabls ir tas aparāts? Ļoti dārgs un redzi, Viņš jau dirk? Nav vēl galīgi dirk, bet pasēc jau kā aplikums nonāk. Principā ir tā, ka ieliki minūti kaut kur. Šajām te ar vieglu aplikumu virsmu, minūti kaut kur. Un notīrās. Bagāti. Jā. Tas ir tas porš. Un paņem viņu tā te nomazgā un tā mēs visi detaļas, teiksim. Šodien te maina ķēdes, pie viena arī saimnieks paprasīja, davai nomainam šādu profilaktiski, un tad visi izņem ārā, uzreiz visu sabāz ultraskaņā, jo visus karterī, visus vākus, vārstu vākus, stadalinēm gultiņas, kloķvārtu, visu, ko ņem nost uzreiz. Pašam patīkam arī strādāt ar tīrām detaļām. Jā, es neko nelieku, netīru atpakaļ, vienkārši uzreiz bāns ultraskaņā iekšā, tāpat tās remontēt tur kaut kādus kārbas korpusu, reiz bams iekšā ultraskaņā, jā, izņem ārā, izskalo, izpūt ar gaisu, viss viņš ir tīrs, viņš ir vismaz nomazgāts un foršs, un tu lietu kopā, tu arī zini, ka, nebūs tā, ka tu tur dabū pēc to detaļu atpakaļ, it kā tas remonts ir uztaisīts, bet tur palūri, viss kaut kāds, tur zini, tāds, nodirsts, kad viņš atstāt, un kaut kādi veci eļas pēc, un tā. Skolā jums arī tā māca, jā? Nā. Vienkārši ar lupetiņu noslaucīt, jā? Jā, tieši. Kādu darbu kā tev skolā? Jā, minūte pagāja un viss tīrs. Labi, lai vēl bet pamēspēju, tad viss. Tas kā tā? Cik ultraskaņas aparāts maksā? Dafigā. Cik ir dafigā? Viņš šobrīd viņam cena ir kaut kāda nepilna 20,000. Viņš jau neatmaksā galīgi, ne? Savam ērtumam un klienta labumam. Viņš man atmaksājas tik daudz, kā laika ziņā. Un viss. Ka nav jābrauc nekur citur. Man nav jābrauc, man nav jāved. Un tad, kad ziņā aizbrauc atved, ir ķipā, šodien nepaspējām izmazgāt, būs pirmdien, tu vari piekdienas pēcpusdienā, kad sūkā īkšķi. Protams, es arī citiem esmu atstājis, ka viņi sūkā īkšķi piekdienas pēcpusdienā. Jo arī ir, kad nemazgājas. Un tā jau ultraskaņa nav nekāda panacēja. Tur nav tās, kā cilvēki ir iedomājušies, es tev tūlīt atvedīšu visu galīgi, dirstu. Salādēs visu iekšā, un pēc 2 stundām tas viss būs tīrs. Viņa neko, kas ir ciets, nemazgā ārā. Tas ir tāpatās ar roku, viss jāskrāp. Viss, kas ir piededzis kaut kas un... Jā, protams, viņi tur samērā tīras detaļas uztaisa vēl tīrāks, kaut kāds vieglos irdenos netīrums nomazgā labi. Tiklīdz tev ir kaut kādi konkrētākie kvēpu uzdegumi, vēl kaut kas, vai virzuļu virsmas, kas ir apkvēpušās, tu vari viņas ultraskaņā drillēt tik ilgi, kamēr tev ar kavitāciju sāks tev alumīnija ēst kopā, tev parādīsies tāda balta, tā kā zirnekļa tīkla virsū. Tas ir jau kavitācijas burbuļi ēd kopā alumīniju, tev joprojām nebūs nomazgājuši. Tas viss ir mehāniskā tīrīšana. Un tad, zini, kā cits ar atved tur to kolektoru, tu iemet, es šorīt džekiem atdevu kolektoru, tu tādi partneri ir. Un likās, tāds tīrs kolektors. Iemet iekšā, vienīgais, ko izdara momentā, viņš piedieši visu vannu, šķidrums paliek melns un izņem ārā pastāv. Kas par šķidrumu ir tas? Speciāls mazgāšanas, tur 2 mazgāšanas šķidrumu lejā. Viņai viena uzpilde ir 100 eiro. Viena vannas uzpilde. Nedēļu. Un neatkarīgi no tā, tu mazgā detaļas vai nemazgā. Pēc nedēļas tur šķidrums ir beigts. Viņi lej nost. Viņš maksā jau 400 mēnesī vienkārši stāvot. Viņš vienkārši stāvot maksā 400 mēnesī, neskaitot vēl kredītu maksājumu, kas ir otrs 400. Jā, tas ir kā 800 mēnesī. Maz laika ekonomē. Zini kā? Viņš tur var arī likt iekšā visādas gradzenus, pirkt sudraba instrumentus traukas. Vienkārši tad viņi jāieliek kaut kādā groziņā, jo viņi ir restēm liels atstarps, viņi tur vienkārši iekrīt iekšā. Visu. Bet viņi man aiztaupa laiku, un ir tā, ka es, teiksim, gribu, pat ja es kaut ko sadomāju darīt sestdienā, es ielieku to detaļu, izmazgāju, un viss. Un tā es ar viņu varu šancēt, bet tā, ka tas būtu kaut kāds tur peļņas avots vai kaut kas, nē. Ja tur kāds atved kādu detaļu izmazgāt, tad no sērijas
šajā nedēļā man uzpilde nav mīnus. Neskaitot, protams, elektrību, darbu, amortizāciju galā. Viņi jau arī nav mūžīgi. Viņai tur, teiksim, kā jau industriālajai tehnikai, viņi norakstās 7 gadu laikā. Ja tu tos 7 gadus nelieto, tad viņi, protams, kalpos varbūt vēl 7 gadus. Ja tu viņu drillē caurām dienām, tad skaiti pēc tiem 7 gadiem viņi beigti. Pa tiem 7 gadiem apakšā vēl ir ultraskaņas ģenerators. Tad nerūsējušā tērauda plāksne, tie ģeneratori ir iekausēti iekšā. Tad, kad viņam parādās uz tās nerūsējušā tērauda virsmas bojājumi, kavitācija ēd metālu. Viņi skalo tā kā ar burbulīšiem graužu metālu ārā. Tad, kad parādās bojājumi un tiek gandrīz līdz ģeneratoriem, tad ir jāmaina ģenerators. Nevis ģenerators, bet saucamais transmiters. Pats tas ultraskaņas radītājs. Tad šitam bija jāpērk, man liekas, 4500 eiro. Nafīgi. Bet, strādājot ar tādiem autiņiem, kā šis. Šitam neko nav ultraskaņa jāmazgā. Šitam nav jāmazgā, jā? Jā, viņam ir eļļa, kārbas eļļa un antifrīz bačuks jāapmaina. Pastāstiet par tiem antifrīz bačukiem. Antifrīz bačuks ir jāuzliek uzlaboties. Kāpēc? Izgāzās antifrīz. Viņam ir tā, ka viņiem sāk antifrīz tecēt uz spolēm, var sākt tecēt uz spolēm, uz sprauslām virs, un tad izsit ārā. Viņiem slimība, jā, MKM. Jā. Tas ir visām MKM vai tieši 800? Nē, visiem, kam ir šitā tipa motors un tajā vietā izvietojums bačuku. Kas tipa motors? S63. TU2 vai 3, es no galvas nepatiek. Un tad ir jaunais bačuks, biezāk nezīšu tu. Tipa bačuks, viņš ir bišķiņ uzlabots. Viņam te ir uztaisīts, teiksim, kad tas ar spiedienu, pie noteikti spiediena korķim ir jānomet spiediens kopā ar antifrīzu. Tad viņš nevis notek te lejā un uz sprauslām, bet te viņam tādu trubiņu piemontēt, viņš patek tālāk uz priekšu. Un iepriekš šitais viņam uzsprāga, jā? Nē, neteiksim, ka uzsprāga, vienkārši šūpa pavērās vaļā. Viņiem tā ir. Šī slimība. Jā, Latvijā nav viņa tik izteikta, tāpēc, pirmkārt, to mašīna ir maz, otrām kārtām mums klimats nav tāds, bet pieņemsim ASV, tur jau ir čaļi aizgājuši tik tālu, ka viņi taisa to bačoku no billeta alumīnija. No alumīnija tu vispār neuzspridzinās. Viņš tur, protams, maksā kaut kādu kosmosu, bet tu viņu uzliec un tad viņš ir mūžīgs. Bet pietiek ar šitādu te uzlikt visu. Otra lieta, tu nezini, tas no alumīnija, cik viņš ātri atnāc. Cik maksā tāds bačuks? 200 eiro. Tu nav tik traki. Priekš oriģinālās detaļas tas nav nemaz tik briesmīgi. Nē, 200 eiro nav traki. Es jau biju domājis, ka tās būs pa bačukiem, kā 8 soteku. Man liekas, tas alumīnija kaut kur tā maksā. Bet atkal viņš ir mūžīgs. Un otra lieta, savrāt 800 eiro šeit Latvijā, jā, tas ir daudz. Amerikā, ja tu brauc ar tām MK un vispār, tie 800 eiro, tur arī nav tik liela nauda. Tur ir vispār cita attieksme pret naudu. Nē, es jau tāpat domāju, ka es braucu ar 800, tad... Par bačuku, kuram cena tur plus mīnus 200 eiro, viņam nav pretenzija. Noteikti. Tas ir galvenais. Kas šitādiem aparātiem peļu lejās iekšā? Paredzētā te kaut kāda vai 0 vai 30 vai 5 vai 30. Kaut kādam F-iniekam pieņemsim tādu pati vai šitam ir speciālāk? Pa lielam visiem lejās vienādi. Tur ir vairāk jāskatās pēc pielaidēm. Šitam arī ir tā, ka atkarīgs no klimata, atkarīgs no visu kaut kā tās eļļas mainās. Mūsu klimata apstākļos 0 vai 30 vai 5 vai 30 nav liela atšķirība. Tur tās uzvedība pie karstas būs ļoti līdzīga. Liela nozīme ir, pieņemsim, vecajām MKām, kas bija tur kaut kāds S60, kuram lejās 10 vai 60 eļļiekšā. Viņam lejās vai 5 vai 30 vai 10 vai 60. 10 vai 60 ir ikdienā, 5 vai 30 ir pie pirmā starta pēc remonta. Iebraukšana viņam notiek ar šķidrāku eļļu. Tam ir ļoti svarīgi lietot 10 vai 60. Šitam 5 vai 30 eļļa, kas pēc specifikācijas paredzēts. Viņam vairākas markas ir paredzēts. Vairākas gradācijas. Ok. Viņam tā eļļa mainās maksimums pie 5000 km.
jau tagad ir 5000 nobraukti, viņš te ir tās bišķiņ čipos ķūnēts, jau tā eļas smirta kā kaut kādam otrajam golfam. Cik parastam mašīnai? Pie 10 štukām kaut kur eļu vai ne? 7, 8, 9, 10 kaut kur tā. Nu, šitam maina pie 5. Pat teikt, tāpēc, ka viņam ir slodzi un tāpēc, ka... Slodzi, jā, un eļļa jau ir melna, tur ir visi tie pussadegšanas produkti iekšā, viss, jo eļļa jau ne tikai eļļo, viņa arī absorbē visu to drazu iekšā, viņa ir 5. Tas ir 5 štukas, tas ir... Es mēnesī nobraucu 5 štukas bez mazliet. Tad tev būtu reiz mēnesī jāmaina eļļa. Nu, man kaut kur pat 10 ir reiz 3 mēnešus kaut kur tā maina. Es mēnesī, man liekas, varētu būt, kas nobrauc no 5 štukām. Kā kurā mēnesī? Ja tev būtu kaut kāds M-kveidīgais auto, tad jā, tā arī var. Tas čakars īstenībā, tas ir vajagais. Nu, zin kā. Ja cilvēkam tā M-ka ir, parasti viņi par to nedomā. Viņi vienkārši tā, man karoči jāiebrauc, kur atstāja mašīnu samainīt. Paņem otru M-ku un vēl tālāk. Tā ir datka? Jā, sadals kārba ATC 13. Kas te viņai notika? Kā redz? Neliela bēda. Nolūz kronšteinu. No kā? Man karoči zvaig vēl ievilka rāmotu. Nervi neizturēja vakarā skrūvējot. Nē. Nu, pazvanīja viens cilvēks, kad var izjaukt sadals kārbu. Nu, zinu, kad man detaļas ir uz vietas, viss ir uz vietas. Vai var izjaukt, jā, nu, kad esot tikts avārijā, 4000 km nobraukuši mašīnās. Un tikts avārijā un nolauzt šitā aus. G-sērijām ir raksturīgi, ka pat pie neliela sitiena plūst nošais kronšteins. Protams, prātīgāk būtu mainīt korpusu vai pirkt citu sadals kārbu, bet viņš paprasīja izjaukt, un tad viņi jau te vēl redz, viņi jau ne tikai ieliekās vietā, viņi vēl ir deformējušies. Viņi tad vispirms salocīt. Un prātīgāk, protams, būtu mainīt, bet cilvēks saka, metinās. Viņš metinās pats, jā? Es nezinu, man paprasīja tikai izjaukt un pēc tam salikt kopā. Zinu kā, tālāk nav man darīšana, man vienalga, mans darbs ir izjaukt, salikt, atveda izjaukšu, pēc atdošu, lai sametina, pēc tam atvedīs atpakaļ, salikšu kopā un ar to arī mans lauciņš tajā visā ir beidzies. Jā, bet pats domā, ka metināt. Es arī man ar tā liekas, ka tas tāds. Es meklētu vienkārši citu. Viņus var nopirkt. Un viņas nāk visām G-sērijām vienādas, pilnīgi vienādas. Atšķirās tikai tur izējošais flants un priekšā te putekļu sargi. Pirmā paudze nāca gumijas, un pēc tam viņas aizvieto ar šādiem te plastmasas diviem saliekās kopā, nosēdz un visu. Visi viņi ir ļoti universāli. Visiem nāk vienādi. Bet G-sērijas sadals kārbai ir ļoti interesanta uzbūve. Kādā jā? Kā viņi strādā ļoti interesanti. Jā, iepriekšējās sadals kārbas bija tur tā, tur sataisīja kopā ar viņām, tur var muļļāties, jāties centos kilometrus, viņas tur var noiet arī 300 un 500 tūkstošus, tad šitās ne. Šitām jau ir iespējams, ka remonts būs pat pie 40 000. Karoči, viņa ir, teiksim tā, inteliģenta. Viņa izejot no klimatiskajiem apstākļiem, no ātruma, no gaisa temperatūras un no GPS datiem arī. Viņa, teiksim, tu brauc līkumā, vai taisi tev tuvojās līkums, viņa jau prognozē, kā būs līkums. Ir zemāka gaisa temperatūra, un, lai saglabātu kontroli, tu pat nejūti, bet ieslēdzās pilnpiedziņa. Un paiet garām līkums, pilnpiedziņa izslēdzās, tu to pat nejutīsi. Viņa visu laiku prognozē, vai būs nepieciešama pilnpiedziņa vai nē. Tā skaitā arī no braukšanas profila viņa mācās. Viņa nepārtraukti mācās tāpatās kā 6 un 8 HP ātrumkārbas mācās, tāpatās arī šitā sadals kārba. Kas ir ļoti svarīgi viņai pēc remonta, pareiza kalibrācija. Viņa no rūpnīcas nāk kalibrēta, vadoties no detaļu, teiksim tā, tolerances un no eļļas viskozitātes. Viņa tiek liekt uz speciāla stenda, kalibrēta, iegravēts numurs. Pēc tam viņu ir paredzēts remontēt, par cik es esmu rūpnīcas sadarbības partneris Getragam, kas ražo šās, Getrag koncerns ražo šās sadals kārbas. Dabūju informāciju, ka pēc remonta viņai ir jāievada arī kods, lai viņa kalibrētos. Un speciāli priekš tam, lai
to remontu taisītu arī partneri, kuriem, loģiski, ka man nav tas rūpnīcas tur krūtais stends, jo pirmkārt man viņš nafīgi nav vajadzīgs, cik es viņas remontēju, viņi viņas ražo. Tad, attiecīgi, viņa pirms tiek nosūtīta uz BMW, uz viņas tiek iegravēts BMW logo, BMW numurs un kalibrācijas vērtība. Savukārt, priekš tādiem kā es, ir speciāls kods, neitrālais kods, kas šitam te blokam, tas ir ātrumkārbas vadības, sadales kārbas vadības bloks, paziņo, ka viņa ir atremontēta un viņai ir nepieciešams uzsākt pa jaunu kalibrāciju, paškalibrāciju. Līdz ar to viņa saprot, ka viņa ir atremontēta un ir tā saucamais neitrālais kods, ir tur tāds backdoors uztaisīts speciāli, un lai viņi varētu kalibrēties pareizi. Jo, kā jau es iepriekš stāstīju, no tā, ka viņa prognozē datus un visu kaut ko, ļoti var ietekmēt satiksmes drošību. Attiecīgi viņai ir svarīgi būt precīzi nokalibrētai, jo, pieņemsim, pa mazu saspiešanas spēks var būt pārāk maza vai pārāk liela pilnpiedziņas sadale uz abām asīm un, attiecīgi, var ietekmēt stabilitāti. Tas tā kā filmā, kā kaut kāds AI, jau taču robotu mašīnas pašas domā, kalibrējās, slēdzās. Un es domāju, ka 100 punkti būs veseli čupa ar cilvēkiem, ko pateiks, ko tu te dari? Dzels klucis. Jā, tā viņa ir uztaisīta. Dzels klucis, kas domā visu laiku. Un... ATC 13. sadalas kārba uz G sērijām jau nāk, teiksim tā, diezgan gudra. Klausī, man liekas, drīz jau būs ar AI, ne? Ar mākslīgo intelektu, kas būs pieslēgts mašīnām un mašīna domās tavā vietā. Tas jau ir, tas jau tiek strādāts. BMW jau nav tā, kad viņš tur ir tāds prasti saskrūvēts un tam līdzīgi. Viņi izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Es gan nezinu vēl pagaidām, cik viņas ir palaistas darbībā. Gan jau, ka es domāju, ka viņas drīz būs. Tāpēc, ka BMW ir uzsācis ceļu pie tā, lai tu tik vienkārši nevarētu mašīnu kodēt un programmēt. Kāpēc? Viņam, teiksim, ir tāda lieta kā secure coding. Teiksim, G sērijas, kurām nāk BDC 2 modulis. Jā, sākot no BDC 2 moduļa, jau pastāv iespēja, ka dažiem blokiem ir secure coding. Tas nozīmē, ka tu vairs nevari pieslēgt kompi un atkodēt. Tev ir jābūt pieeja BMW serverim, lai tu vispār tur kaut kādus datus varētu iekodēt, jo kodējumam jābūt ir parakstītam. Ja nav atbildi no BMW servera par parakstītu kodējumu, tu viņu neiekodēs. Tev vienkārši būs erors. Protams, to šobrīd var apiet. Ir cilvēki, kam ir pieeja, bet tev katrs kodējums aizsūti, maksā naudiņu. Maksā. Tu vairs neko nevarēsi izdarīt. Un pēc tam jau nāk BDC 3 modulis, kur jau liela daļa moduļu būs ar secure coding, un pēc tam nāk vēl viens no galvas, neatceros to BDC modulu aizvietot MCP vai kaut kas tāds. Tur praktiski visi bloki ir ar secure coding, tur var būt kādam blokam nebūs secure coding. Un tur ir vēl papildus līmeņu aizsardzības, tātad sākot no kaut kāda 24. gada G sērijai, tu kaut kādu bloku no citas mašīnas piespraudi, tev ir liela iespēja, ka visa mašīna paliek par ķieģeli, un tu vairs neko nevarēsi izdarīt bez reālu profiņu palīdzības, bez saucamā bench, ņemt blokus ārā, mēģināt kaut kādā veidā viņus unlockot, jo tur ir 3-kāršas un 4-kāršas aizsardzības, un bez tām visām aizsardzībām tur vēl ir validācijas. Pieņemsim, tu paņem bloku, jaunu, nopērc pie dīlera, ieliec mašīnā, tev viņš nestrādās. Viņam ir jāaiziet vēl validācija. Tas ir pārējiem mašīnas blokiem. Tēlēni izsakoties, ir jāpasaka, ka šitais bloks nav ienaidnieks, šitais ir mums. Jā. Un tikai tad sāks strādāt. Rupi sakot, pizdēci. Nē. Tas ir, es domāju, tas tiek gatavots tam, ka mašīnām būs mākslīgais intelekts. Jo kāpēc neļaut iekļūt elektrosistēmās? Tāpēc, ka ja mašīnai būs mākslīgais intelekts un, teiksim, autopilots, tu nedrīkst pieļaut, ka kaut kas nāk iekšā. Kurš katrs var tajā līst un kodēt, jo tas tieši ietekmēs veselību, dzīvību, satiksmes drošību. Attiecīgi tur nedrīkst ļaut pieeju kuram katram. Attiecīgi būs, protams, cilvēki, kas to varēs darīt. Arī es to varēšu darīt. Arī es šobrīd par to mācos. Bet tur ir jāaiziet daudz prakse, un tur ir, teiksim tā, kad strādā pie tādiem blokiem, tev ir 5-10 gājienus uz priekšu jāizdomā.
Tu pat, ja teiksim, nezinu, gribi izmainīt kaut kādu kodējumu, tu, kad pasūti to, ko tu gribi, tev ir jāsaprot visu, ko tu gribēsi kodēt. Pretējā gadījumā tas vienkārši izmaksās ļoti, ļoti dārgi no tavas kapatas. Katrs jautājums, katra kodējuma paraksts maksā noteikti naudas summu. Un tur var gadīties, tu gribēsi kaut ko pakodēt, tu vari 100, 200, 500 eiro notērēt vienkārši vienā setā un beigās pat neko neizdarīt. Tā kā tas būs vienkārši ļoti, ļoti, ļoti daudz pie tā būs jāpiedomā. Nu, nevarēs vairs ar, nezinu, AliExpress štepseli pa 3 eiro to visu izdarīt. Man nav vairs tā kā agrākos laikos, kad pie garāžiņas varēja mašīnu pacelt augšā un viņas saskrūvēt pats. Jā. Diemžēl diezgan daudz lietas, jā, būs. Paliks arvien interesantāk. Tas ir, teiksim tā, man tas, piemēram, paliek tikai interesantāk. Liekas sarežģīti. Nu, cik tur sarežģīti, vienkārši saprot, ka tev ir jāveic vairākas procedūras. Tas ir interesantāk, prasa lielāku uzmanību un rūpību. Tas arī, priekš manis tas arī ir viss. Protams, ka pirmo reizi tur dzirdēju par to secure coding. Šobrīd, starp citu, ir secure coding 2.0. Tas jau liekas tāds, wow, nu kā mēs viņu uzlauzīsim. Ir uzlauzts. Vendis šobrīd laiž ārā procesā ir secure coding 3.0. Vēl nezinām, bet karoči... Būs jālauž. Tur būs vēl jautrāk. Jo viņi negrib ļaut, lai ielai tajā visās sistēmās lien iekšā cilvēki. Nu, var saprast, savs bizīts arī jāsaprast. Loģiski. Tā, tu arī filtriņš. Galvenais, lai bez skaidām. Tas pagaidām izskatās bez skaidām. Bet nu smirt gan pēc nesadegušu benzīnu. Vai pussadegušu. Tā kā narkomāni. Taču pēc benzīnas smirt. Apšufanīs, tas var mainīt. Tas mums te ir bijis. Nav oriģināls BMW, aftermarkets. Paradoks ar citu ar aftermarket filtriem. Vairākas reizes esmu novērojis. Aftermarket filtrs maksā tikpat vai niecīgu procentu lētāk nekā oriģināls. Jā, kvalitātes ziņā kāda? Nu, vajadzētu jau būt it kā tai pašai, bet, nu, zin kā. Aftermarkets ir aftermarkets. Tajā momentā, kad tas eļļas filtrs maksā tikpat, cik aftermarkets, no oriģinālais eļļas filtrs maksā tikpat, cik aftermarkets, vai niecīgi procentu dārgāk, tad es labāk izvēlos oriģinālu. Oriģināli loģiski. Tas beigās var izmaksāt lētāk. Skrūs viss metam ārā. Met ārā skrūs? Visu īros, zin kā klients bagāts, uz viņa rēķina visu ierosim jaunu. Pilnīgi pie vienas vietas. Zelta likmes nekad netaupīt klientu naudu. Klientu naudu nekad nedrīkst taupīt. Bet tāpēc, ka rezultāts būs tikai viens. Sataupīs klientu naudu, tas nozīmē to, ka piemaksās vienkārši no savas kabatas. Tā, nu, vajadzētu nākt nost. Jā. Čurik. Atstāja, lai notekās kārtīgi uz ilgu laiku. Un tad te pēdējās pilas, lai nopila un liksim jaunu filtru, jaunu eļļu, visu pa smuku. Ja. Protams, ka bliezīsim oriģinālu. Bet oriģinālu kārtas ražotāji, nevis no BMW, bet, nu, BMW neražo ne tos filtrus, ne to eļļu. Liksim zēku. Kādām skrūvēm uz klientu rēķina, tu jau zini kā, tur jau jā un nē, jo klients maksā par eļļas filtru komplektu. Komplektā nāk jaunas skrūves. Bet tas jau pareizi ir, lai viņas tur nepierūs apakšā un... Kas man, teiksim, drausmīgi tracina Latvijas autoremonta kultūrā, mums joprojām tāda lieta, labi, situācija ir mainījusies. Pēdējos 5 gados mainījusies ir ļoti. Bet kas man, teiksim, tracina, ir joprojām tā pāķu domāšana rītošo remontē, skrūvas liek vecās. Un pēc tam iet kungstēšana par to, ka bembis ir sūdīgs, skrūvas ierūsē. Ieliec jaunas. Jā, viņas maksā. Jā, tur
Te taisi ritošo, mainas virus vēl kaut ko, vēl 40-50 eiro būs jaunas skrūvas oriģinālā. Bet viņas nāk cinkotas, cinks atkal aizsargās pret koroziju, un viss būs kārtībā. Nē, saliek vecas sarūcējušas sūdzes. Uzsmērē solidolu nedaudz, jā. Smēri var uzsmērēt, tas nekas slikts nav. Viņa palīdzēs iekonservēt. Bet, un pēc tam ir čīkstēšana, to ritošanu nevar izjaukt. Jā, es samainu tās skrūvas, un viss būs kārtībā. Jo neviena mašīna, kas ir atnākusi no ārzemēm, pirmo reizi, kad jauc vaļā, nekāda problēmas viņa nav izjaukt. Pabraukā pa šejieni, paskrūvējās, un viss ir slikti, viss ir divsāk. Un kas mums vēl ir ļoti liels pāķisms, dinamometriskā atslēga, beļaļ, kas tā tāda? Riteņus, it sevišķi, kas man tracina šitie stulbie visi, labi ne visi, bet liela daļa riepu maiņas kantori. Beļaļ, riteņus piešojam ar pistoli klāt. Pēc tam man ir jāskrūvē vaļā, es nezinu, kur ir man atslēga. Šitā ir uz 3/4 colām. Muciņu liekas virsū. Ar šito un ar kārtīgu muciņu, un arī bieži vien gadās, ka tu nevar atskrūvēt riteni vaļā. Iedomājies, kas notiks jūs ceļas ritenis, tev būs jāskrūvē vaļā. Es nezinu, tik tiešām ir tik grūti paņemt ar to dinamometrisko atslēgu, pievilkt tur 120 vai 140 vai 160 ņūtonus tos riteņus klāt. Un 160 ņūtoni ir tie, kurus normāls džeks uz ceļa, ja vajadzēs, varēs ar rokām atskrūvēt. Un nebūs nekādas problēmas pavasarī. Jā, plus vēl jau vecas skrūvis. Jā, un ar triecienu un piešauju. Jā, tāda lieta. Riteņu skrūvju nomaiņa, kad vienas skrūvas pievilkšanas cikls ir 20 reizes, iepšu tad, kad uz konusa parādās spīdīgs nodils, viss skrūvi ir jāmet ārā. Pēc tam skrūvis nomuļājās, ratus nevar atvilkt vaļā, ritošo nevar izjaukt. Neliekas, ka tā ir paša stulbuma sekas. Tā ir, nekompetence, stulbums, nevēlēšana mācīties, tu teiksim, ej uz kursiem kaut kādiem, bezmaksas kursus taisīgā. Puse auditorijas ir tukšas, nenāk. Priekš kam vajag? Es visu zinu. Tāda ir kultūra. Diezvis tu garsam. Kur ir? ZF oriģinālais komplekts. Te viss ir iekšā, ko vajag. Filtrs, jauns. Filtrs, starp citu, ir nevis ZF, bet Filtran. Ir Filtron, kas ir lēts sūds, un ir Filtran, kas ir ok, kas ražo priekš ZF, visu šitos te filtrus. Man vienreiz bija, ka viens piesējās par kārbas remontu. Tu tādu remontu uztaisi un filtru iebāz iekšā, ķipa. Kas pa figi? Ķipa, visu uztaisi pa dārgu un iebāz sūdu. Es saku, ir neliela nianse. Nevis Filtron, bet Filtran. Un tad tāds, ok, my bad. Bet es čals normāli tāds, es kļūdījos. Zini, kas mums reņģēdājiem ir... Ka negribās kļūdas atzīt. Jā, milzīga problēma. Es nedrīkst atzīt, ka kļūdījos. Jā. Es nevaru pateikt, sorry, es kļūdījos. Labi, es jau arī esmu diezgan ietietīgs, bet, tad, kad es saprotu, ka, te ir ierauts palaks dirsā, teiksim, tad es tāds, ok, es kļūdījos. Es atvainojos, es kļūdījos. Bet, jā, kur es teicu par tām skrūvēm, redz komplektā, jauns skrūvīts un jauns korķīts. Es tad esmu redzējis citreiz nomainīts filtrs, nomainīts skrūvīts, korķīts uzlikts vecais, un tas korķīts vēl pievilkts ir tā, ka tu viņu nevar atskrūvēt. Tu šitien te dzen iekšā kaut kādu citu atslēgu, jo vispirms tu sačakarē 6 kanti, pēc tam tu dzen 12 skaldu vai torksu, sačakarē visu, beigās tu ar meiseli aiz kantas sit ārā ar saucamo, kā viņi teica, ar krievu universālu atslēgu. Daudz vaļā, lai viņi vispār izskrūvētu ārā. Korķīt nenomaina. Vai arī korķīt nomaina. Te redz ir tāda gumijas blīvīte iekšā. Un tu viņu ieskrūvē, un tad tā riktīgi no sirds pievelk. Bļāviens, priekš kam, ja tur ir gumijas blīvīte, tur viņš neturēsies ar pievilkšanas spēku, viņš blīvē ar blīvīti. Tad tu ieskrūvē ar vajadzīgajiem ņūtoniem, vai, ja tu zini jau ar roku spēku, kāds veids, tas ir ieskrūvē, mazliet pievelks, viss, viņš nekad dzīvē neticēs, un tu varēs nākamreiz normāli atskrūvēt. Peļļiņa arī oriģinālā, nekas nav labāks. Tas varētu iztikt. Ar šito slīd, jā? Jā. Saspļauj iekšā, lai labāk slīd. Lietošanas pamācīgi. Ar QR kodu noskanē un galds klāt. Sāk pamazām iet kopā.
špok. Tā. Viss kārtībā būs. Jauns. Nekad nebija mainīts filtrs. Filtram zaļā šilts, zaļā šilts ir tā kā uzliek no rūpnīcas jaunu. Dzeltena ar reizēm, man liekas. Šitam ar tādu batāti ir 13 pāri. Tā ir tā vieta, kas nolūst. Vot šitais. Jā, viņi bišķiņu uzsit kaut kur ieskrien, viņš dabū nokustēties riktīgi, tā auss atspiežās par šito kronšanu. Tur nevar kaut kādu pannu likt viņam apakšā šitien? Te ir tāda, parasta aizsarga panna holdama, bet tu jau redzi, tā panna jau tev nedos, ja tu trāp kaut kur ar motoru vai ar ritošo un pusrāmas noslēdz un tev paiet uz atpakaļ, jo tev jau nekad panna nepalīdzēs. Viņš vienkārši dabūs to sitienu un nolauzīs. Es domāju, ka tā auss arī noteikti ir taisīta tik plāna, ne tāpat vien, jo labāk, pieņemsim pie avārijas, ir ka nolūst tā auss, nevis viņu vēl, teiksim, pavelk virsbūves tuneli līdz un virsbūvi norakstām. Jo virsbūvi ir mašīnas visdārgākā detaļa. Sadals kārvi jau nemaksā neko. Viņi, teiksim, jauna ir kaut kādi pie dīleri, ja nemaldot 5000 eiro. Pret to virsbūvi, tas ir nekas, tas ir kapeiks uz kopējā fona. Nafik tu skrūvē pistoli? Ar ko tad man skrūva? Rociņā. Jā, bet tu skaties, es ar pistoli viņu pieskrūvēju. Tik es pirmīt to vienu skrūvēju ilga pirkstiem, un cik es ātri ieskrūvēju pistoli. Tas ir ātrumu. Viņi ieskrūvē, bet nepievēl. Man te pievilkšanas spēks, viņai tagad ir kaut kādi, varbūt 5 Newtonmetri. Uzķeram. Pievelku, jā. Un pēc tam pāri vienkārši klik ar dinamitrisku atslēgu un viss ir. Nevis tur čakarējies kaut ko skrūvē pirkstiem, sazinu, cik ilgi. Nav jau tā, kad man būtu slinkums ieskrūvē. Vienkārši tas ir laiks, un laiks ir visvērtīgākā valūta. Jā, tur es tev pilnībā piekrītu. Tas ir visvērtīgākais, kas var būt. Pielien man vēl tuvāk dabūs ar elkonu. Tā ir citreiz klients, kad tu kaut ko dari, sevišķi, kad tu kaut ko fleksi griez, un vajag pielīst klāt, vēl tuvāk, tad citreiz ir paņema uzraujot zirgsti, lai viņam virsū, tad saprot, ka ir jātinās. Nevajag līst lūrēt uz nodievu. Man jau vispār liekas, klientam nav ko servisā darīt. Ir ofis, sēd, dzer kafiju. Tieši tā. Nenāc, nemaisies pa kājām. Jā, nav jāmaisās. Tu jau var, teiksim... Tev tauriņi lido. Tauriņi, jā. Mums tā kā štajā... Tas ir botāniskais dārs. Tā arī ir, ka nav ko vazāties par M-zonu. Jā, nav jāvazājās. Tā pirmkārt ir riska zona. Otrām kārtām, būsim reāli, ir servisā lietas, kas klientam nav jāredz. Tev ir... Tu jauc ārā ritošo. Visbiežāk ir tā, ka atskrūvēji, tev ir jābūt speciālam novilcējiem, tu pavilki, nolecat tev tas konus nost, viss ir kārtībā. Ir reizes, kad tev ir jāmaina, pieņemsim, gan šarnīrs, gan svira. Tad tu atskrūvēji vaļā ar āmuru ātri, šovi dabu ārā, jo tas abas divas detaļas iet uz izmešanu. Bet, ja tur kāds vazāsies, kurš nesaprot, kāpēc, liela daļa... Domās, kāpēc var kuvalda daudz mašīnu, ja? Kāpēc to ar āmuru, tur sitās ritošās detaļas, viņas taču nekāpos vēl kaut ko, ja tu nezini, tad tev tas nav tā kā jākomentē. Ir citreiz man bijis, ka piesienās atved kurjers, kasta detaļā, ienāk, noliek uz zemes. Atbrauc kaut kāds cits. Jums jaunas detaļas stāv uz zemes. Bļaigi, kurjers tikko viņas atveda, viņas ir uz zemes. Un kas ir, ja kasta stāv uz zemes? Taču nekas, vienalga. Sūdīgi būtu, ja motoram pirms kopā likšanas kluķvarps stāv uz zemes. Smiltīs, jā. Tad ir sūdīgi, bet tā, kāda starpība? Kāda tev ir starpība? Tev rezultāts ir svarīgs. Viss, redz, viņa vēl valkās klāt. Tas te vēl ar 10 Newtonmetriem. Un nekas ar pistoli nav pieklabināts.
Nu, šī lieta, man liekas, lielā daļa servisu neviens viņu metriem nedara. Cik es esmu braukājis, redzējis, skatījies, visiem ir ar tādu pistoli, pneimatisko vai elektrisko, jā, bet ja tu, teiksim, to dari ar, kā man ir arī ritošo, bet visādi plasmasas skuru ar akumulātoru, viņai noregulē vajadzīgo spēku un arī var tāpatās džik pievelc un viss. Viņa vienkārši stiprāk negriezīs. Viņai jau ir lapa līdzi, man liekas, te arī. Jā, te arī ir ņūtoni. Uzregulē 10, 20 ņūtoni. Uzregulē, cik tev vajag. Un tādu spēku viņa pievilksies. Ar tādu vēl foršāk ātrāk. Bet es kaut kā neesmu pieredzis ar to elektrisko tās krūtas. Tur kaut kāds pannas, tur jā, ātri, tur čuk, tur parasti miljonus skrūs ir, tu to noņem. Bet tādas tur karterus un tam līdzīgi neizlabāk. Mazāk iespēja kļūdīties. Jā, man negribās riskēt. Vai arī pistolē kaut kas ne tā? Jā, tur jau tā lieta, tās pistoles arī, viņas ir foršas un labas pirmo, nezinu, gadu. Bet man viņas kalpo ilgāk nekā gadu. Un tur jau nezinu vairs, cik viņas stipri pievalk. Dinametriskās atslēgas jau arī nav mūžīgas. Viņas ir principā... Viņas jāved kalibrēt, ne? Jā, viņas ik pa laikam jāved kalibrēt. Tikai to es nezinu, kurš to dara. Varbūt ar kaut kādām lielajām un ekstra dārgajām to dara. Es gribēju aizvest 1 gadu nokalibrēt tās atslēgas. Kalibrāciju piedāvāja metroloģijas centrs. Opšam par vienas atslēgas kalibrāciju un paprasīt tādu piķi, kad es sapratu, vienkārši, es nopērku un kādu jaunu atslēgu. Par to pašu naudu. Tieši tā. Redz, viss aizvākotas ir ciet. Smuka zaļa, starp citu pēc tā kāda eļļa, teiksim, ja īsi pēc maiņas tu maini eļļu, atkal kaut kāda iemesla dēļ kārbā. Ir citreiz, kas pasaka, vai izskalo, vai apmaina man eļļu vēlreiz. Pēc tās eļļas tu var pateikt, ir ieliet oriģināli vai kaut kādi krutka, jo oriģināli nāk tāda redz, viegli zaļa gan. Krutkas nāk tādas jau riktīgi piesātnāt zaļa krāsa. Riktīgi tāds varētu pat teikt, ka tumša zaļas. Visu šo pesti iekšā. No sākuma kaut kādi 3 litri sajiet tā te. Un pēc tam tu jau iedarbinātam pūt iekšā. Bet iedarbinātam vēl iekšā nepūtīsim, par cik vēl nav motoreļļa sapildīta. Būtu bišķiņ skumīgi. Bez motoreļļas padarbināt. Tas būtu ļoti dārgi. Dārgs prieks. Un tas dārgais prieks būtu uz mani rēķina. Man pa kaut kādām 20 pakām, 17, 15 remontēt motoru galīgi negribas. Uz klientu rēķinu vēl varētu, bet par savu baigi negribas. Jāstrādā uzmanīgi. Pieņemsim, es remontēju arī garantijas mašīnas. Kas ir vēl uz garantijas? Labi, ne remontēju, bet apkopstājus. Un tur viens no noteikumiem ir galvenais izmantot oriģinālās detaļas. Nedrīkst būt pamats garantijas atteikumu. Un es, protams, tos apkops arī ierakstu BMW serverī un tajā bordkompī parādās. Tā. Eļļiņa uzpildīta. Jāpārbauda vēlreiz motoreļas līmenis un principā visu. Un jābrauc test drives. Jā. Cilvēki viņam te no stāvēšanas jau reku ierūsēt sāk. Kā ir. Šitais te uzmetās mitrā dienā dažām stundām. Jā. Sevišķi vēl kāds salīts uz ceļu, tad vispār var nerunāt. Sliktākais, kas var būt, ir atvest mašīnu servisu kaut kādu doldustroju. Nezinu, motoru remonts. Kad ir nosālīts un kad viņi dabū pastāvēt. Tad bremžu diski tur apauga tādu kārtu, un tur pielīp kluču, tur viss ir ļoti pēdīgi. Tā vajadzēja mazgāt autiņas. Tad tā kā būs jāpārbauda eļļas līmenis un viss kārtībā.
Smuks aparāts, smuks. Service function start. Pats atgaisojas. Mašīnā vienkārši uzstādījumās pats ieliec, viņš pats atgaisojas. Jā, viņiem ir tā paredzēts, kad tu ieslēdz aizdedzīju, nospied. Es neatceros tieši, cik bija 20 sekundes vai cik gāzes pedāli līdz pašam galam. Un viņam ieslēdzās service function, tas ir ieslēdzās elektromotorī, šī dzen cauri antifrīzu. Ok. Viņš aptuveni 10 minūtes tā kačā. Viņš lēnā garāžas izdzen cauri visu gaisu. Gudrs auto. Sadals kārpa gudra, inteliģenta, šitāda te servisa funkcija. Tāds viņš ir. Loks lēžās lejā. Piesals stikls, viņš noķēra, ka nav normalizācija. Un viss jāaiziet servisa procedūra, savādāk tev loks vairs nelaidīsies uz leju. Jā, viņš neļauj viņam fiziski visu? Jā, viņš pamēģināja, ka piesals un lai nesačakarāt neko. Redz, viņš palaižās lejā, tu aiztais ciet. Skūpēji tā ir, savādāk tev, kad cēr ciet, tu sit par šo kantu. Nu, kaut kā tā. Sarakstīja tagad apkopas vēsturīt, jā? Apskopju vēsturi es šitā nerakstu, es ar šito tikai nodzēšu vienkārši šeit servisā pieprasījumu. Apkopju vēsturi šitai mašīnai man nav ar datoru jāraksta. Es paņemu atslēgu, ielieku atslēgu lasītājā, uzklikšķinu, kas ir izdarīts, un viņš pats uz mašīnu caur internetu atsūta. Tā labi. Jā. Tūlītās arī varēsi paskatīties, parādīšu, kā updatējas servisa vēsture. Šitam uzlikts, lai augsti nav, jā? Jā, nē, tas ir speciāls tāds apseks, lai tu nesaskrāpē krāsu. Un šitam savukārt ir tāds sietiņš virsū, lai tu neizkausē lukturs, ja tev viņi kaut kādu iemeslu pēc ir ieslēgt, jo karstums tā nāk un ventilēs. Ok, īstenībā godīgs, ko šitādu prikals pirmoreiz redz. Nu, man liekas, tu vispār daudz ko pirmoreiz. Nē, es nav jau tā, ka es būtu mehāniķis. Šitam maina ķēdes. Reku jau šito pa dienu jau redzēju samazgāts, ir šitais sadals vārpsts. Reku arī izmazgāt ietīt kloķu vārpsta. Nu, protams, viņi vēlreiz mazgās pirms liks kopā. Bet meikšuks atzina mašīnu uz ķēžu maiņu plānveida. Un pie viena saka, samainiet šāls. Nē, apskatieties šāls. Es apskatos, nu šāls kā šāls. Viņš saka, ne pirmoreiz rādz, jā. Viņš saka, maini nost. Es saku, nu, divniekam it kā nav baigā vajadzība, nav viņam tāda problēma. Viņi beigās saka, nē. Es pēc tam braukšu, domāšu, man nav apmainīts šāls. Maini nost. Nu, tāpēc, ka rekur ir vecās. Nu, labi, viņas te tāds bišķi pastrādājušas ir, bet divniekam nav nekāda problēma. Klaņa šāls vispār ideāls, kā jauns. Kā tur bija tām kaprīzēm jūs naudu, jā? Jā, nu, ja grib, nē, no kā es samainīšu. Divniekam ir bišķi čakarīgāk nekā trīniekam. Divniekam vēl balansēra vārps nāk, un tad viņus tur pēc tam vajag nosinhronizēt savādāk. Tas motors var papildus kratīties, un tad bišķiņ čakarīgāk. Bet, nu, arī, ok, izdarīs. Un vajag galvenais palīdz. Nu, varam blēst pastā. Nu, makucam kādu līkumiņu. Ko laižam? Jā, rekur ir, es teicu, parādīšu to service history, rekur service requirements. Nu, šitais ir tas, ko, nu, jebkurš var nodzēst. Tur engine oil, bla, 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 viss tas service. Tad rekur service history, oficiālā vēsture. Un tad redzēsim. Šodien esmu pie 114.337 nomainījis motoru. Iepriekšreiz viņam apkopu taisīja pie 99.122 un tad svecis mainīja salonu filtru un motoru. Vai krutkaši tā var vienkārši pastīties visu. Bet, nu, pa vidu viņam ir vēl viena, laikam, eļas maiņa bijusi. Jo savādāk tur 15 štuks ir nobraukts. Es domāju, kad gan jau pa vidu kāds ir mainījis. Kāds mainījis eļu un nav ierakstījis, jā? Nu, nevar ierakstīt, jā. Un viņam arī bija tas neoriģinālais filtrs. Pēdējais lika oriģinālu.
Labi, pabrauksim, pastīsimies, bišķi pasildīsim, izdzīst pa gaismu varam. Jā. Ziemas riepas ir, tad jau var doju braukt. Un vēl X-Drive. Jā. Bet nu vienalga kaut kā, zini, kā par Rīgu. Strāmnu bišķiņu braukt ar tādu mašīnu. Nav jau bail par to, ka pats adekvāti brauc. Pats brauc normāli, adekvāti, visu dara. Kāds kebabs sānā ievelk. Kāds kebabs sānā ievelk, vai arī kaut kāds šitos te, kas man TikTok skatās, iezveļ aizmugurē vai vēl kaut kur. Nu, pats es redzējis, kā Rīgā pie mums brauc, kā reāli, kamēr neesi iemaucis 100 grāmus, tikmēr rokas trīc liek. Nu, pats redzēju vakar kādu satiksmi, piemēram, tā piesprādzēšanās ļoti svarīgi. Starp citu, Volvo izgudroja 3 punktu drošības jostas. Un viņi šo tehnoloģiju nepatentēja tieši tā iemesla dēļ, lai jebkurš autoražotājs to varētu izmantot, jo tā ir tehnoloģija, kas glābj dzīvības. Jā, tu vari dabūt salauztas rības, jā, tu vari dabūt kaut kādus nobrāzumus, vēl kaut kādu nenozīmīgu figņu, bet kas tas ir salīdzinājumā pret dzīvību? Pret dzīvību, tieši tā. 800 viņš jau skaitās tā kā nedaudz luksus, tāda nav tā kā kupē it kā, bet... Nu, viņš tāds ļoti dārgs skaitās. Bet, nu, teiksim, mans subjektīvais viedoklis ir, es sev negribētu to. Man tieši nepatīk, pirmām kārtām man nevilina tas, cik viņš ir individuāls, specifisks. Nu, viņš ir tāds, viņam daudz kas ir savs. Un attiecīgi man necik arī nevilina, man nepatīk tas, ka viņam ir mazs tas redzes lauks, viņam ir baigā aklā zonda, nu, kur arī var šitāds te mauds bez gaismām. Un reāli, es viņu pamanīju tikai tā, ka viņš izbrauc tur, kur laterna. Vai, viņš jau pelēkā krāsā, viss pelēks. Jā, viss tāds jau nošņurts no tiem dubļiem sāļiem, kas te ir. Un tad, zin kā, nu, tāds tev paņem izskrien priekšā vai sānā, viss, nu, un ko pēc tam? Labi, ja es neesmu vainīgs, nu ok, kasko noseks, bet mašīna tad tāpat sāsīs. Protams, sāpī tas jau... Jā, un neizskaidro pēc tam cilvēkam, kad, nu, tu zini, izskrēja kaut kāds kebabs vai vēl kaut kas. Un... Mašīna vēl 2 mēneši remontēja. Labākajā gadījumā, ar kasko, un ja tur vai oktu, un ja tur vēl trāpīsies kaut kāds, kurš tur, nezinu, aizmuka, visu tur savu to oktu var iet atsūkāt. Jā, neviens tev neko nenoseks. Maksā pats, un kasko arī. Kasko nav nekāda labdarības iestāde. Viņi tev šogad noseks, nākamgad tev būs stipri foršāks kasko. Ļoti labs cenu piedāvājums tev būs nākamajam gadam. Nē, apdrošināšu, viņi jau arī ir pelnīt. Nu, bet, protams, tas ir skaidrs. Peļņa, nu, visur ir peļņa. Un ir saprotams un loģiski, viņiem nav jānodarbojas ar labdarību. Viņi grib pelnīt. Uzraut gan ātrumu ar šito ir viegli. Jā, cik viņam bija 3,5, man liekas, rakstīts, ne? Nu, tāds diezgan šarps viņš ir, jā. Viņš vēl tāds pišķiņa džekam ir paķūnēts, un kārba ar paķūnēta, un tad viņš ir tāds, nu, kad 3,5 sekundžu laikā tu var padirst tiesības. Ātrāk pat zikā īstenībā. Arī ir 50 km pilsētā, jā. Cik ātri var pakāst tiesības? 3,5 sekundēs. Veiksmīga apstākļu sakritība un viss, un tu esi iegrāpies. Jā, es saku, es ar to Teslu braukāju, tad man ar tā, nu, šitā vismaz skaņa, tu jūti to, ka tu pārspīlē vai kā. To Teslu tā nospied, tikai pļāviens 80 jau. Nu ko, šitais arī izbrauks viss kārtībā. Jā, viss forši, smuki, ripinās, uzsildīts, nu, tad jau būs viss viņam labi. Kārba arī pēc apkopas smuki slēdzās. Tā kā būs forši viss. Nu ko? Varēs dzīvoties. Kam nākamajam ķersimies klāt? Man ir padomā X3 G01. Viņam tur ir viena problēma. Sāksim ar vienu sensoru nomaiņu. Principā ne sensoru, bet tas ir tāds dozācijas vārsts degvielas sistēmai. Ir versija, ka tas varētu arī atrisināt problēmas. Vienkārši viņš maksā tik niecīgu summu, ka neatmaksājās viņu testēt. Vienkāršāk ir ieliekam jaunu. Nu, viņš tur kaut kādi, kaut kas tur 100 kaut ko eiro maksā un neatmaksājās pie tādas summas, tur ar viņu ilgi jāties, vienkārši ieliekam jaunu, skatāmies palīdzēju. Ir, nav, ja ne, vismaz jauna detaļa. Jā, tieši tā.
Jā, un reku vēl viens tev stāv arī. Jā, tas būs jau rītā, tas ir G05, viņam tur ar šo to vajadzēs paņemties brīvi. Ok. Nu ko, tad jau tiekās rītā. Jā.